Iespējams, ka kāds no tiem, kas šobrīd mūs seko līdzi tiešraidē, nemaz nezin, ka Latvijā ir tāda Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra, vai arī ar to, ar ko tā nodarbojās. Un tāpēc es lūgšu pie mums Andru Zubko-Melni, kas ir Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras vecākā eksperte pakalpojuma attīstības jautājumos. Un es domāju, šos visus jautājumus mēs arī noskaidrosim. Dien! Mums gan mazliet pārpratums sanācis, jo mēs bijām pieteiktas divas runātājas, bet es neesmu Andra Zubko-Melni, es esmu Intra Murziņa. Pārstāvu ģeotelpiskās informācijas aģentūras GIS un IT departamentu, esmu departamenta direktore. Tad mans uzdevums tiešām ir pastāstīt pirmkārt, kas mēs vispār esam, jo mēs noteikti neesam tik atpazīstama un populāra iestāde kā Zemes dienests vai nodarbinātības aģentūra un tāds visiem iedzīvotājiem atpazīstamas iestādes. Kas tad mēs esam? Esam valsts aģentūra, kas Latvijā nodrošina gan valsts iestādes, gan privāta personas, gan komerci sabiedrības ar kartēm. Tad mūsu pamat uzdevums ir ģeodēzija, kartogrāfija un valsts robežas uzmērīšana. Un tā kā jau ļoti ilgu laiku pasaulē un arī Latvijā kartes netop zīmētas ar zīmulīti vai ejot pa lauku, ja, kaut kādā veidā kaut ko mērot un tad iezīmējot, bet top elektroniskā veidā un pamatā vispirms tiek veikta aerofotografēšana, iegūt šīs digitālās aerokartes, pēc tam ortofotokartes jau apstrādātās un uz šo ortofotokaršu pamata tiek veidotas elektroniskas digitālas kartes, kuras tālāk var izmantot visas iestādes un iedzīvotāji savām vajadzībām. Un mums arī ir savi elektroniskie pakalpojumi, kurus mēs piedāvājam mājaslapā bez maksas, jebkuram lietotājam. Un pats galvenais, ko mēs noteikti gribētu pateikt, ir tas, ka arī Latvijā ir savs, līdzīgs kā Google Map, ir savs karšu pārlūks, kurā var atrast jebkuru vietu Latvijā, jebkurā mērogā un jebkurā detalizācijā. Un mūsu šie piedāvātie pakalpojumi pamatā ir 3, tātad karšu pārlūks, vietvārdu datubāze un valsts ģeodēzisko tīklu datubāze. Katru no šīm datubāzēm un karšu pārlūku var atrast internetā ar savu adresīti, bet var arī iet cauri aģentūras mājaslapu map.lg.gov.lv. Par karšu pārlūku to varētu nodēvēt par digitālo ceļvedu Latvijas kartēs, jo tiešām šeit var visu Latviju apskatīt, gan ļoti tādā lielā palielinājumā, gan mazākā. Pavisam ir pieejams 15 datu kopas aplūkošanai, un ar šīm datu kopām var veikt dažādas darbības, kas kuram ir nepieciešams, var mērīt attālumus, var noteikt koordinātas, var vienkārši sameklēt, kur tu pats dzīvo, apskatīt kartēs, un var arī šīs kartes izmantot jau tālāk katrs savām vajadzībām, gan privāti, gan komerc darbībām. Karšu pārlūks. Tad šis ir karšu pārlūka pirmais loks, un kā jau jebkurā elektroniskā karšu interneta logā, arī šeit ir dažādas pogas, ir izvēļu lodziņi, un līdzīgi kā visur internetā, arī šeit tās darbības ir tieši tādas pašas, ir darbošanās ar ķeksīšiem, pārvietošanās, kā jau mums pierasts ar interneta podziņām. Un tālāk jau pēc šī pirmā loga šeit parādīšu, kādi tad mērogi ir iespējami. Ja šis ir viss sīkākais, tad redzama visa Latvija, mērogs 1:2 miljoni. Un tālāk jau ejam ar vien detalizētāk, konkrētā piemērā būs Rīga, tad ejam ar vien tuvāk, un kartēs tātad varam palielināt, pievilkt pavisam tuvu, līdz nonākam jau ortofotokartē, kas ir aero uzņēmums apstrādāts ar koordinātu piesaisti. Un arī topogrāfiskais plāns ir jau ar pavisam lielu detalizāciju, kur katrai ēkai jau var pat redzēt, kas viņai, cik viņai stāv un tam līdzīgas jau lietas un arī adreses. Lai nebūtu katram pašam jādomā, kā tur rīkoties, ir pieejamas instrukcijas. Par visām sadaļām, par visām darbību pogām, rīkjoslām ir pieejamas plašas instrukcijas, kur katrs var izlasīt, kā tad tur darboties. Un ir pieejams arī tipogrāfiski iespiests karšu pārlūka buklets, jeb rokas grāmata, ko mēs e-prasmu nedēļas ietvaros mēģinājām izplatīt visā Latvijā. Īstenībā ļoti liela atsaucība gan no bibliotekām, gan skolām par šo karšu pārlūka bukletu un kā ar viņu rīkoties tālāk.
Tad, kas ir karšu pārlūkā pieejams? Ir pieejams dažādu mērogu topogrāfiskās kartes, ir pieejams digitālais virsmas modelis, jeb plašāk parastākam cilvēkam pazīstams kā reljefs, ir pieejams ģeodēziskā tīkla punkti un ir pieejama arī informācija par aerofotografēšanas laiku. Tātad, ieejot ortofoto karšu slānī, jūs varat jebkurai vietai arī noskaidrot, kad viņi ir fotografēti, konkrētu pat līdz datumam. Un šīs te kartes var arī kombinēt. 5 gluži nē, bet 2 kartes var salikt vienu ar otru kopā un vienu no viņām padarīt caurspīdīgu. Kur tas ļoti labi nodara? Tas nodara, ka zīmētās kartes tiek atjaunotas mazliet lēnāk nekā aero uzņēmumi. Jo aero uzņēmumi Latvijā šobrīd tiek atjaunot tik pēc 2-3 gadiem, bet zīmētās kartes tik ātri atjaunot nevar. Un tad savietojot kopā un vienu izveidojot caurspīdīgi, jūs redzēsiet, kādas tad ir izmaiņas pret to iepriekšējo karti. Vai arī iespēja salikt pat 2 ortofoto kartes kopā, jaunāku un vecāku, un redzēsiet izmaiņas. Vai tur upītē līkums pamainījies, vai jaunas mājas uzceltas. Tad var mērīt attālumus un laukumus. Šī ir ļoti populāra lieta gan skolniekiem, gan jebkuram cilvēkam. Jūs varat kartē izmērīt attālumu līdz tuvākajam kaimiņam, ja tie ceļi dažādi, izmērīt īsāko, garāko, noskaidrot. Varat izmērīt laukumus. Šo te laukumu mērīšanu ir iecienījuši cilvēki, kam ir darīšana ar lauku atbalsta dienesta maksājumiem, jo cilvēks var pats pat neejot pie lauku atbalsta dienesta, viņš šeit var digitāli ar pelīti apvelkot apkārt saviem laukiem, noskaidrot platības. Koordinātu noteikšanu un meklēšanu pēc koordinātēm, tas jau varbūt ir mazliet specifiskāk, jo ne katrs cilvēks ar koordinātēm prot darboties, bet šobrīd ir ļoti populāri tīpaši jauniešu vidū geocaching spēles, kur ir pēc koordinātēm jāatrod pa visu Latviju dažādi objekti, un tad tur nākamais punkts un dažādas darbības. Un tad šeit var rīkoties karšu pārlūka abos virzienos. Ja jums ir zināmas koordināts, jūs varat ievadīt un atrast karšu pārlūkā konkrēto vietu, vai arī otrādi jums vajag noteikti vietai koordinātas, lai kādam pateikt. Tad jūs atzīmējat šo vietiņu un iegūstat koordinātas dažādās koordinātas sistēmās, vai Latvijas vietējā koordinātas sistēmā LKS 92 vai pasaulē vairāk lietotajās geogrāfiskajās koordinātēs. Karšu pārlūks ir sasaistīts ar vietvārdu datubāzi. Tas nozīmē, ka karšu pārlūkā var veikt dažādas meklēšanas pēc nosaukumiem. Kaut vai aiz savas intereses kāds varbūt grib uzzināt, cik viņa visā novadā ir mājas ar vienādiem nosaukumiem, tad ievedot parametrus, ka jūs gribat sameklēt, piemēram, mājas Bērziņi kādā konkrētā novadā, un jūs iegūsiet pēc tam arī gan ar punktiņiem attēlot jau kartē, gan arī tabulas veidā, tad kur šīs mājas atrodas ar koordinātēm, ar viņu nosaukumiem un daudz viet arī pat nosaukumu vēsturi, kādi ir bijuši iepriekšējie nosaukumi. Vēl tāda ļoti jauka iespēja, ko arī jau diezgan daudzi, skatoties karšu pārlūku statistiku, izmanto, ir atzīmēt un nosūtīt draugam atrašanās vietu. Tas, protams, nenozīmē vienkārši draugam, jo šo te izmanto arī daudzi jau mazi komerci uzņēmumi, viesu mājas, arī pašvaldības izmanto. Tādā veidā, ka jūs, piemēram, dzīvojat meža vidū un jums gribās saviem draugiem uzaicināt viņus ciemos, bet jūs nemākat izstāstīt ceļu. Jūs karšu pārlūkā ieliekat savā konkrēti, atrodat savu māju, ieliekat tādu kā piespraudīti, un parādās interneta saiti, interneta adresīta links, kuru jūs varat nokopēt un ievietot vai nu e-pastu sūtot, vai nu kādā dokumentā un aizsūtīt tam draugam, vai ievietot savā mājaslapā, un tas cilvēks, kuram jūs to būsiet aizsūtījis, vai kurš atvērs mājaslapu, viņš uzspiežot uz šo linku uz saitīt, atvērsies karšu pārlūkā jau šī konkrētā vietiņa ar visu piespraudīt, un jums nebūs gari jāstāsta, kā tur var nokļūt, cilvēks pats kartē varēs apskatīties. Ir iespēja arī šo karšu pārlūku integrēt lietotāju mājaslapā, ko arī šobrīd jau diezgan daudz izmanto, jo saprot, ka Google Mapu kartes tomēr ir ļoti vispārīgas, bet šīs te Latvijā uz vietas veidotās topogrāfiskās kartes ir daudz detalizētākas. Un tieši tāpat kā visi ir pieraduši pie tā, ka Google Mapu kartes var ievietot jebkurā mājaslapā un var pievienot savu informāciju, arī šo te mūsu karšu pārlūku to var izdarīt.
Un ir arī sadarbība bijusi, tad teiksim, piemērs ir no Baldonas novada, kur mēs sadarbojoties esam izveidojuši, savietojot mūsu karšu pārlūkumu, viņu informācijas slāņus, izveidojuši jau tādu gandrīz vai veselu datu bāzi, kur ir gan teritorijas plānojuma informācija pievienota klāt, gan dažāda cita. Tad pamatā ir karšu pārlūks, var pievienot arī paša lietotāja informāciju. Vietvārdu, jeb ģeogrāfisko nosaukumu datubāze ir otrs bezmaksas e-pakalpojums, kas ir pieejams aģentūras mājaslapā un arī ir atsevišķu adresīta vietvārdi GIA.gov.lv. Šī ir vieta tiem cilvēkiem, kuriem ir interesi par ģeogrāfiskajiem nosaukumiem, jo šeit var ļoti plaši meklēt gan pēc dažādām pazīmēm, vai bāka, vai kapsēta, vai kas kuram interesē. Atrast gan kartē šīs te jūsu interesējošos nosaukumus, gan arī viņus meklēt pēc kaut kādām pazīmēm, noskaidrot viņu vēsturi un kādi vēl nosaukumi ir, jo mums daudzām lietām ir oficiālais un vēl kādi 3-4 citi nosaukumi. Tad vietvārdu datubāze ir tā vieta, kur cilvēks var gari un plaši meklēt visas lietas, kas viņu interesē par ģeogrāfiskiem nosaukumiem Latvijā. Valsts ģeodēzisko tīklu datu bāze varbūt ir mazliet specifiskāka un vairāk ir saistīta tieši ar mērniekiem, ar mērnieku darbu, bet arī jebkurš iedzīvotājs šeit var kādā konkrētā gadījumā atrast sev vajadzīgas lietas, jo jūsu īpašumā varbūt atrodas šis valsts ģeodēziskā tīkla punkts. Un tad jūs savukārt varat, izmantojot karšu pārlūku un šo ģeodēzisko tīklu datubāzi, par viņu visu uzzināt. Kas tas par punktu, kāpēc viņš tur ir, ko ar viņu drīkst darīt, ko nedrīkst darīt. Papildus šiem te 3 datubāzēm, karšu pārlūkam un vietvārdu un ģeodēzijas datubāzēm, aģentūras mājaslapā ir vēl vairāk e-pakalpojumi, kas ir saistīti ar ģeodēziju, un populārākais, kas varbūt varētu noderēt arī skolēniem un iedzīvotājiem, ir koordinātu pārreikināšanas kalkulators. Jo daudz viet arī grāmatas lasot, mēs sastopamies ar koordinātēm vienā vai otrā sistēmā, un tad šī ir tā vieta, kur jūs varat bez maksas ievadot jums iedotās koordinātas, pārrēķināt viņas, teiksim, uz pasaules ģeogrāfiskajām un otrādi. Ja jums ir ģeogrāfiskās, jūs varat pārrēķināt vienkārši uz Latvijas, nelietojot nekādas formulas vai gudrās grāmatās rokoties, bet vienkārši izmantojot šo kalkulātoru. Bez tam vēl tāds projekts interesants, kurš arī iedzīvotājiem ir pieejams bez maksas mājaslapā, ir sadarbībā ar Latvijas Kara muzeja izveidotā interaktīvā karta Latvijas brīvības cīņu piemiņas vietas. Viņa ir atrodama gan ejot no aģentūras mājaslapas, gan Kara muzeja mājaslapas. Un vēl elektroniski ir pārvērsti arī arhīvu materiāli, ja kādam ir interese par pagājušā gadsimta un varbūt pat vēl vecākām topogrāfiskajām kartēm, droši varat griezties aģentūrā, ja tas pie mums būs, tad to varēs dabūt arī elektroniski skanētā veidā. Un tas īsumā varbūt tad arī ir viss, ko es gribēju pastāstīt. Tas, kas šeit šobrīd vēl mazliet bildīti slēdz, nozīmē to, ka jebkuru elektronisko kartu, protams, var pārvērst arī papīra kartē, gan tipogrāfiski tiražētā, gan arī izdrukājot. Paldies! Es tiešām piekrītu, ka šos datus noteikti arī bērni var izmantot, lai apgūtu ģeogrāfiju un iepazītu Latviju, bet vienīgais te pastāv risks, ka vecāki tad vairs pie datora netiks. Tā varētu gadīties. Paldies jums liels!